Šodien man ļoti tā sirdī parunāt par tādu cilvēku kā Gideons. Zinat, ir tāda gideoniešu biedrība un ir tādas brošiņas, jā, jo tādas zilās grāmatiņas, no kurām arī daudz palikuši ticīgi, viens no tiem esmu es. Jā, tā ir Gideona biedrība, jā, tie brāļi, kuri izplata evaņģēlijus, jā, kuri grib, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu glābti. Un arī Ebrejiem 11. nodaļā 32. pantā šis Gideons ir atzīmēts kā tas, kurš bija ticības varonis. Tad viņš bija kaut kāds īpašs cilvēks, kurš spēja uzticēties Dievam. Kas tad bija šis cilvēks, kāpēc viņu Dievs izredzēja, kāpēc par viņu tik daudz ir sarakstīts? Ziniet, man ļoti patīk skatīties tiem cilvēkiem, kuri kaut ko ir sasnieguši. Man patīk skatīties, ja sportista, tas labākais, kurš ir topā, profiņš. Jā, ja kaut kāds biznesmenis, kāpēc viņš tādu sasniedz to biznesā? Man patīk tie, kas ir tiešām kaut ko dzīvē sasnieguši, kaut ko ļoti vareni, jā, un tas kaut kā iedvesmo. Arī šis Gideons kaut ko ļoti tādu ir sasniedzis, jā. Viņa otrais vārds bija Jerubāls, jo viņš bija izdarījis kaut kādu tādu darbu, viņš bija iznīcinājis elkus, viņam bija iedots Jerubāls, lai Bāls cīnās, jā, tulkojumā, jā, vai lai Bāls tiesājās citos tulkojumos, jā, tad viņu gribēja tā kā nosist, bet tēvs teica, ko jūs gribat Bāla vietā, tā dievekļa vietā, ja viņš viņa elku ir to upuru vietu ir iznīcinājis, nu tad lai pats viņš arī iestājās, ja viņš ir Dievs, ja viņš tādā veidā aizved. Un ko es redzu viņa dzīvē? Viņa aicinājums. Tātad, lai tev paliktu par kaut kādu sekmīgu cilvēku, lai kaut kas tavā dzīvē varens notiktu, es to redzu no jebkuru, no Dāvida dzīves. Es to redzu no, piemēram, tā paša Saula, nākotnē Pāvela dzīves. Jā. Dievs iepriekš bija pateicis, ka viņš ies pie ķēniņiem, viņš ies pie varenajiem, es viņu esmu izredzējis, lai sludinātu manu vārdu. Tāpēc, ja tu būsi izredzēts, noteikti tavā dzīvē notiks ļoti liels pārmaiņas. Kaut kas īpašs būs, tāpēc, ka visu, ko Dievs dara, viņš dara īpašā veidā, un Svētais Gars ļoti strādā uz to, lai šis cilvēks būtu atzīmēts vēsturē, lai viņš izmainītu vidi, kurā viņš dzīvo. Un Gideons bija tāds. Un viņš bija izredzēts, zini, kad bija ļoti spēcīgs pagrimums, kad bija ļoti grūti Izrēlā, ļoti smagi. Kad viņš apkārt skatījās, ka vispār, kur ir Dievs, mēs esam ielēgti Midiānieši tā kā uzbrukuši un mūs ir ielēnkuši, ka mums ir jāslēpjās, viņi mums ārklus atņem, cirvjus atņem, viss, kas ir ar dzelzi saistīts, jā, mums jāiet pie viņiem asināt kaut ko, jā, mums viņi tā neļauj pilnībā paralizēti. Un tieši tad, kad ir tumsa, tieši tad, kad ir neiespējamais, Dievs paņem kādu cilvēku un vienkārši sāk darīt brīnums. Tāpēc es tā pirmo punktu gribu par Gideonu runājot no vājā uz spēcīgo. Viņš bija pārvērsts no vāja cilvēka uz spēcīgu cilvēku. Ja? Soģu 6. nodaļa. Tad tā kunga eņģelis nāca un apsēdās zem Ofras ozola, kas piederēja Abiezērietim Joasam, un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīnas piedē, lai tos paslēptu no Midiāna. Midiānieši atnāca, ja viņi kaut ko kuļu, hop atņem. Pilnībā tāds rekets toreiz bija. Ja? Un tā kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Iedomājies vīnes piedē, lai nevar ieraudzīt, viņš tur klusītēm kaut ko dara, baidoties no Midiānieša. Bet Gideons viņam sacīja, piedod man kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši sacīdami? Tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes, bet tagad tas kungs mūs ir atstūmis un nodevis Midiāna rokā. Viņš atzīmē, viņam ir šaubas. Kur vispār ir Dievs? Kāpēc mums ir tik slikti? Kāpēc mums slikti tik dzīvojās? Un zini, cilvēki bieži vien ir tādi, kuri neuzdod jautājumu, kas ir ar mums? Kāpēc Izraels bija atmests? Tāpēc, ka viņi sāka pielūgt dažādus elku dievus. Tāpat tā kā Gideonam mājās bija elks, tēvs pielūdza elkus, un noteikti viņš tur blakām bija tam visam, tā kā līdzdalībnieks. Izraels vispār atkāpās no Dieva, un tagad nav svētības, un tagad viņi ir uzvarēti. Un bieži vien, zin kā, cilvēki atejot no Dieva,
sāk nocietināties un teikt, kur ir Dievs, kāpēc man dzīvē tas un tas ir noticis. Zini, Sātans ir meistars pateikt tev to, ka Dievs ir vainīgs. Viņa vispār vēlēšanās vienmēr sakūdīt tevi pret Dievu. Lai tev rastos šaubas, vai Dievs vispār ir. Tāpēc viņš jautā, kur ir tas Dievs, par kuru bija stāstījis, kur viņš ir šodien? Zini, arī ir vajāšana laiki pagājuši, ja? Un es šodien, kad es braucu pie tiem cilvēkiem, kur izgājuši vajāšana laiki, tur ir brīnumi un zīmes. Kur ir šodien tas, ka tādas zīmes un brīnumi? Un viņš sāka teikt, Dievs nav mainījies. Ļoti ir izmainījušies cilvēki. Un cilvēki dara kaut ko tādu, kas Dievam ir ļoti netīkams. Tas ir saistīts noteikti ar internetu. Tas ir saistīts noteikti arī ar pornogrāfiju, tas ir noteikti ar amorālām, visām citām lietām, kas notiek, ko citi cilvēki neredz. Un tādā veidā svētais gars tiek apslāpēts caur tādiem slepeniem grēkiem, kur cilvēki paliek nešķīsti. Un tad, zin, kā cilvēks saka, kur ir spēks, kur ir Dieva palīdzība, kur ir tas, kāpēc tas nav? Es lūdzu Dievu, man pateic tur tādus te punktus vai tādus te raksturvietas, man nestrādā tas dzīvē. Dievs grib strādāt, bet Dievs vēl kaut ko grib, lai ir tavā dzīvē attīrīšana. Un tāpēc šeit, paskaties, ir teikts tā, ka tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja, ej ar šo savu spēku un izglāb Izraēlu no Midiāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūtu. Tu redzēsi pats, ja tu paklausīsi mani soli pa solim, tu redzēsi, kā es tev palīdzēšu. Kā mēs paliekam stiprāki, kristieši? Kā viņš saka, tu esi spēcīgs. Man ir svētais gars. Man ir tas, kas ir augšām cēlis Jēzu no miroņiem. Un Pāvils par to centās lūgt Efeziešiem 1. nodaļa 16. pantā. Un tur 17. 18. tas ir pārlieku liels spēks manī. Viņš sāk darboties tikai tad, zin, kā maizes. Viņas nepavairojās tad, kad tam puisītim viņas bija tur somiņā. Bet tad, kad tās maizes 5 un 2 zivtiņas bija iedotas Jēzum, ņem Dievs un lieto. Vienkārši es paklausu tev. Es eju uz turienu, uz kurien tu man aicini, un es tev, Dievs dārgais, atveru savu sirdi, un es gribu, lai visi elki, grēki ir iznesti no manas dzīves. Lai nekas nav tāds, kas mani var pavājināt, kā mans arī treneris un arī viņa kolēģis. Un viņi ir ritembraucēji. Viņi ritīgi ar jaunajiem vinnē sacensības. Tas Normans var tik spēcīgs. Bet viņam visu laiku bija vienu laiku, viņam bija bloķi, viņš daudz trenējās, visu pareizi ēd, bet nav rezultātu. Viņš aizgāja uz analīzēm. Kāpēc es nevaru būt stiprs? Viņam atrada baktēriju asinīs. Viņam bija jāaiziet kurs, lai to baktēriju iznīcinātu. Un kad tā baktērija bija iznīcināta, aizgāja visu uz augšu. Varbūt arī tavā dzīvē. Tu it kā dari, it kā centies, bet ir kaut kāda baktērija. Saprot, baktērija. Kaut kas, kas tevi padara vājāku. Zini, ka sportisti viņi visu neēd. Viņi laicīgi iet gulēt. Viņiem ir īpašs ceļš, ne tā kā visiem pārējiem, bet pēc tam viņam arī īpaši rezultāti. Tāpēc gudrais Bībelē teikts, stiprina savu spēku. Gudrais viņš skatās, kā viņš var palikt stiprāks. Tāpēc šeit Dievs saka, es tevi sūtu, tu iesi un tu varēsi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tevi Dievs sūta, lai tevi Dievs vada, lai tu nerīkojies pēc savu, jo es atceros, man reizi bija tāds novēlējums no viena cilvēka. Es tev novēlu 40 gadu jubilē, lai tu būtu stiprs uz to, kas ir Dieva griba, un lai tu būtu vājš uz to, kas nav Dieva prāts. Tāpēc es vienmēr redzu, ka ja esmu vadīts no Dieva gara, nevis pats tur gribu, eju, daru, es tur tāds malacs, bet es vienkārši Dieva gara vadīts. Tur vajadzīga ir pazemība, tur vajadzīga ir lūkšana, savienība ar to kungu. Es nekur neraujos, es negribu nekur skriet, ja tur Dievs man neved. Nekādu negribu dvižuhas, nekādas cilvēciskās. Bet tad, kad tas ir no Dieva, es atnāku, man ir vārds, man ir drosme. Es runāju, es palieku kā lauva. Bet ja es nezinu, viņam bija dota pavēle, ej tagad.
un ej, un nenoej no mana ceļa, jo es būšu ar tevi, un es tev došu svaidījumu. Es tev došu spēku. Pasties, tepat tālāk ir teikts 34. pantā, un tā kunga gars nāca par Gideonu, un viņš pūta tauri un sacauca kopā visus abiezēriešus, lai tie viņam sekotu. Kāpēc bieži vien tagad domā, kāpēc es nevaru neko uzsākt? Kāpēc tie var kaut ko, bet man kaut kā neceļās roka? Varbūt nav vienkārši pienācis laiks, nesodi sev, neslāni. Kāpēc kāds var tur kaut kādu studiju atvērt? Kāpēc tur kāds vienkārši tā ir, varbūt, ka tas nav nemaz tavs, bet galvenais ir saprast, Dievs, kāds ir tavs prāts, Dievs, uz ko tu man esi aicinājis. Un tad ir tā, ka tu pūti tauri, tu sasauc cilvēkus, tev ir ko cilvēkiem pateikt, tev ir pilnībā pārliecība, ka tas, ko es jums tagad pateikšu, tas ir no Dieva. Un cilvēks tev skatās, kā viņam ir tāds spēks, un cilvēki viņam sāk sekot, viņam ir izdošanās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir no tā kunga. Ja tu gribi būt stiprs un gribi būt drošs, gribi virzīties uz priekšu, zini, kāds ir tā kunga prāts. Atnāks svaidījums, un tu redzēsi to, ka tas svaidījums vienkārši tevi padarīs tādu, kāds tu varbūt pat iepriekš nebija. Tu pats runāsi un tu klausīsies, ko tu runā. Tas esmu es, kas to runā. Tu pats klausīsies, pats stiprināsies. Mēs nezinām, kā Dievs strādās, bet ja mēs esam zem Dieva gara vadības, ja tu esi piepildīts ar svēto garu, tu redzēsi, tava dzīve nebūs tāda vienkārša. Viņa būs stipra uz garīgo pasauli, viņa nesīs ietekmi. Es vēl vienu raksturvietu pie šī punkta, 1. nodaļa Tesaloniķiešiem, 4. pāns. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti. Šie cilvēki, kuri tagad ir šajā Tesaloniķikas draudzē, ka viņi ir Dieva izredzēti. Ka tas nenotika kaut kā, ka tur tādi ļoti speciālisti marketingā, speciāli zināja, kā tos cilvēkus iegūt, kā pareizi pateikt, un tagad viņi šajā draudzē. Zini, kā cilvēki domā, kā jūs šos te draudzē visus cilvēkus esat dabūjuši? Kā viņi šeit nāk? Ko jūs esat pielietojuši? Es 100% zinu, ka svētais gars ir tas, kas katru no jums atved. Un katru tālāk vada, un tālāk stiprina, un tālāk uz jums runā. Un tāpēc šeit ir teikts, ka mēs zinām, ka jūs bijat izredzēti. Vienkārši Dievs ir izredzējis, tu būsi, tu kalposi. Es būšu ar tevi, es tev palīdzēšu. Jo mūsu evaņģēlija vēstījums, un kad mēs sludinājām, neparādījās vienīgi vārdos. Zini, kā vienīgi vārdos? Cerēs, tu mācīties, tev pasaka, ej sludini. Tu ej klāt cilvēkiem, vienkārši tā nābum. Zini, tev vajag Jēzu pieņemt. Un tu jūti, ka tie ir vienkārši vārdi. Viņš tā pastāsta uz tevi, Jēzu, kas pa Jēzu, vai ko tu man te stāsti. Un nav nekāda efekta. Vienkārši nav. Evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā. Tad, kad tur runā, vienkārši spēks ir, to cilvēku tas aizskar, svētā garā un stiprā pārliecībā. Tu tā runā ar pārliecību. Tāpēc, ka Dieva gars ir ticības gars. Un tālāk jūs jau zināt, kādi mēs bijām, kad jūsu labā sākām darboties starp jums. Jūs atceraties mūsu. Te nonāks pa Kristu, bet jūs atceraties, kāda mēs toreiz, kad bijām atnākuši? Jūs zināt, kā mēs degām, kā mēs runājām, ka tas bija tiešām no Dieva gara. Ja? Tāpēc šeit es jūs aicinu vienkārši, kā es to daru. Es zinu, kad es eju kambarī, es lūdzu Dievu, un Dievs, redzot to, ka ir šis piepildījums, ka trauks ir piepildījies, viņš noteikti ir piepildījies priekš kaut kā. Ja tu saņem svētību, tu jūti kaut kādu īpašu Dievu piedzīvojumu savā dzīvē, zini to, ka drīz tevi Dievs virzīs, tev Dievs atvērs, tu jūti lūkšanās spēks, svaidījums, tas nepaliks tāpat pie tevis. Es tev uzreiz saku, tev būs spēcīga liecība, tevi Dievs lietos, un Dievs caur tevi darbosies. Šis punkts atceries, lai tas paliek pie tevis. Tāpēc raksti, protams, lasi rakstus, mazāk pat, lai tu būtu stiprāks. Tie, kas klausās Bībeli, audio Bībelē, tas ir labi. Es arī ik pa laikam klausos, vienkārši kaut ko darot, tas ir labi. Bet tie, kas lasa Bībeli un tieši tur atzīmē, tur studē, kā vecajā derībā, kā jaunajā derībā, saliek tās raksturvietas, viņi tā kā cenšas saprast, kāpēc šeit ir tā teikts. Viņi tā kā cenšas izkost to raksturvietu. Viņi negrib virspusēji lasīt. Viņi paliek stiprāki un stiprāki un stiprāki un iesakņotāki Dievā. Tāpēc esiet stipri Dievā un viņa varenajā spēkā. Otrā lieta, ko es redzu Gideonā, viņš iznīcināja elkus. Pirms viņu Dievs sūta pie tiem midiāniešiem, ka tos midiānieši iznīcās, viņi vienkārši tik daudz ir, viņi ir apspieduši, viņi kā smiltis jūrmalā, un mēs neko pret viņiem nevaram izdarīt.
Un Dievs viņam saka, ej, bet zini, kas ir? Pēc tam viņam Dievs saka, iznīcini tos elkus, kas ir tava tēva namā. Un viņam bija tie elki jāiznīcina. 6. nodaļa, 25. līdz 27. pantam. Un notika tajā naktī, kad tas kungs viņam sacīja, ņem jaunu vērsi, kas pieder tavam tēvam, un vēl otru vērsi, kas ir 7 gadus vecs, un nojauc Bāla altāri, kas ir tavam tēvam, un nocērt elku koku, kas ir tam līdzās, un uzcel altāri tam kungam, savam dievam, šī nocietinātā kalna galā, kā noteikts, ņem otru vērsi un upurē to kā dedzinām upuri ar elka koka malku, ko tu būsi nocirtis. Tad Gideons izraudzīja 10 vīrus no saviem kalpiem un darīja tā, kā tas kungs bija viņam sacījis. Viņš to izdarīja, viņš bija paklausīgs soli pa solim. Tāpēc, ja tu gribi nākotnē būt uzvarošs, vienīgais, kas tevi var apstādināt, tie ir tie elki, kuri ir tavā dzīvē. Dievs neko nedarīs ar tiem elkiem tavā dzīvē, tev tas ir jāizdara. Vai varbūt šodien mūsu jaunajā derībā, tagad šajā laikā elki cilvēkiem? Efeziešiem 5.5. Neviens mankārīgs cilvēks, kas ir elku kalps, nemantos debesu valstību. Ja? Tad mankārība, tā ir elgdība. Ko nozīmē mankārība? Es dzīvoju priekš tā, lai man būtu vairāk. Kā priekš kam? Man gribās vairāk, man ir drošība. Tas nav slikti, kad ir finanses, vajag mašīnu remontēt. Nav slikti, kad ir iekrājumi kaut kādi, kaut kur ceļojumā doties, kaut ko saremontēt. Mums kaut kas, bet es negūstu mieru tanī, tas nav mans pamatmērķis. Ja ir finanses mūsu dzīve, man nāk jauni cilvēki, mācītāji, vai tas nav slikti, ka es gribu būt ļoti sekmīga biznesa cilvēks, kurš sekmīgi dara biznesu un gribu miljonus pelnīt. Es saku, nav slikti. Vienīgi priekš kam tev tas ir vajadzīgs, tas ir slikti. Ja tas ir tavs mazvērtības komplekss un tu gribi kādam kaut ko parādīt un pierādīt, tad tas ir slikti. Bet ja tas ir Dieva valstībai, lai paplašinātu Dieva evaņģēliju, tad tas ir ļoti labi, jo finanses, tās ir iespējas, tie ir resursi. Un tāpēc, ja cilvēks ir mankārīgs, iedod viņam finanses, tās finanses viņu vienkārši iznīcinās. Padarīs lepnu, augstprātīgu, un viņš sāks tās finanses izmantot grēkam. Tāpēc, kas ir cilvēka sirdī, iedod viņam naudu, un tu ieraudzīsi, kurien viņš aizskries. Mums šodien ļoti svarīgi, lai mūsu sirds būtu brīva. Elks var būt viss, pie kā tu esi pieķēries, un kas tevi tura un attura no lūkšanas un no kalpošanas Dievam. Tas izsūc tevi, saproti? Elks var būt cilvēks tavā dzīvē, tāpēc, ja es teicu, kas vairāk mīl tēvu, māti, bērnus nekā mani, tas manis nav vērts, tie ir tavi elki. Un tie elku beigās viņi tevi nositīs. Kādā veidā? Viņi teiks, tev nevajag iet uz to draudzi. Man vajag to un to, tu vajag strādāt, tu rūpējies par mani. Un tad notiek tā, ka tu uzliec to cilvēku augstāku par Dievu. Un beigās tu redzi, ka tu sāc atslābt, tev nav vairs laika ar Dievu. Un tāpēc viss, kas iet augstāks par Dievu tavā dzīvē, šo vērtīgāks, tad tas ir elks. Tāpēc, kā atbrīvoties no visiem elkiem, ļoti vienkārši dzīvo Dieva valstībā. Ja es teicu, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Jūs nevarat kalpot cilvēkam un Dievam. Ja tu nedzīvos Dieva valstībā, tu jau esi uzreiz, tev saku, tu esi elgdievis. Es pat šodien, ja skrienu, ja es sportoju, man pat tas ir vajadzīgs Dieva valstībā. Ja es pat tieši uz trenažieru zālu, man pat tur ir doma, lai nedomā, ka tie mācītāji tikai uzēduši sev vēderus, māk tikai runāt, bet reāli viņiem viņi gribās, lai pat tas kaut kā prezentē, ka tas ir smuki, ka tas ir kaut kā piedieni, ka tas kaut kā efektīvāk ir. Tu taču esi, internetā, cilvēki tev redz, cilvēki spriež. Tāpēc man pat tur ir viens brālis saka, es uz 3 mēnešiem pametu trenažieru zāli. Tāpēc, ka es nevaru, man uz tiem trenažieriem velk. Es Bībeli nelasu, nelūdzu, bet man tie trenažieri. Es bez viņiem nevaru dzīvot. Viņš saka, tas nav normāli. Pāvils saka, viss man ir atļauts, bet ne viss dara. Viss man ir atļauts, bet nekas, lai mani nekalpina. Nevis es viņam kalpoju, bet viņam man ir jākalpo. Saprot, arī ar finansēm. Tie ir vienkārši resursi, iespējas. Bet ja es savu dzīvi atdodu priekš tā, tad tu esi vienkārši elk
Dievis. Un tas ir jebkurā sfērā. Kas ir celt Dievu valstību? Kā es tos cilvēkus varu raut ārā no uguns, lai viņi neaiziet uz elli, bet aiziet uz debesu valstību? Kā tos kristiešus, kuri ir palikuši par kristiešiem, stiprināt, lai viņi ir dziļāki Dievā? Tāpēc man nav divējādas dzīves. Nav pakluso, es te baznīcā esmu viens, tur jūs man var atrast ar pudeli rokās vai ar cigareti. Kāpēc tu, Andi, negribi radīt piedauzību? Tāpēc, ka es graušu Dieva valstību. Kāpēc tu negribi būt liekulīgs? Tāpēc es negribu graut Dieva valstību. Saproti? Un viss ir, es saku, tā Dieva valstība atklāts par Dieva valstību, vienkārši tev atbrīvo no visa liekā. Ja tev ir atklāts ja tev nav atklāts par Dieva valstību, tad tu tiešām būsi mankārīgs, baidīsies no cilvēkiem, kalposi cilvēkiem un ne Dievam, visu laiku meklēs kaut kādas tur savus ejas un izējas, būs ar viltību, ar kaut kādām savām lietām, un beigās tu jutīsi, ka tu esi tik izsīcinājis savus spēkus, un tie spēki vienkārši ir aizgājuši ne tur, kur vajag. Viņi vienkārši tevi ir tie elki iztukšojušies. Tāpēc Dievs saka Gideonam, iznīcina elkus, kas ir tava tēva namā. Visu, kas tev padara vājāku. Es pats reiz domāju, tava tēva namā elks. Varbūt arī kaut kas tāds, kas mani pielips no mana tēva. Zini, ka elki pielīp bērniem. Atcerieties, ko Rahēla izdarīja, kad no Lābāna Jēkabs paņēma Rahēli un viņa muka projām. Paņēma līdzi Terafīmu, noslēpa, un pēc tam saka, man tur es nevaru nokāpt, man tur ir savas sieviešu problēmas, jo viņa bija paņēmusi to elku no sava tēva nama. Tāpēc bieži kāpēc mani bērni tādi, viņi tajā mobilajā sēž? Es zinu, kaut kur tagad nesen tā, es cenšos, es labojos. Es tā domāju, lai mani bērni vispār neredz, ka es tur kaut ko tur darbojos. Pat tā. It kā es jau nav slikts, es tur to kaut kur, bet lai nav tā, ka viņi mani redz tikai ar mobili, nekad ar Bībeli neredz. To, kādus tu gribi redzēt bērns un gribi stāvēt uz tā, lai viņiem ir tāda dzīvē kārtība, sakārto pats no sākuma savu dzīvi. Attīri no savas dzīves visus elkus, viss, kas tevi tur, viss, kas tevi izsūc. Un pasties šeit ir teikts Jeremijas 2. nodaļa 5. pāns. Tā saka tas kungs, vai tad jūsu tēvi atrada kādu netaisnību manī, ka tie atkrita no manis, sekoja beznozīmīgiem elkiem un kļuva tukši. Var redzēt, zini, kā bieži tukši cilvēki? Viņi sēž, nav interesi. Pēc kam dzīvot? Man vispār neinteresē. Kas man tā kā uzkužināt? Kaut kas jāpadara, kaut kas jāpaspēlē. Kad cilvēks ir svētā gara pilns, viņš negrib spēlēt. Viņam vienkārši svētais gars saka, klausies, tu par katru minūti atbildēsi manā priekšā. Šī dzīve tev ir dota, viņa būs paņemta. Es atnākšu un es paņemšu, un es pajautāšu, kā tu šo dzīvi šeit virs zemes esi lietojis. Man cerēs tā, man rītā vakarēdienas, es nedrīkst nekur ielīst, man jābūt vienmēr formā. Priesteriem teikts bija, nekad nedrīkst dzert alkoholu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi stāv Dievu priekšā. Mēs šodien esam ķēnišķīgi priesteri. Man jebkurā laikā būs par kādu jāplūdz. Ziniet, ziņas atnāk, palūdziet bērnam problēmas. Ja tu esi alkohola reibā, tu vari lūgt par bērniem. Tas var būt 9 vakarā. Es uz nakti ierauju, man labs miegs, ne par sevi. Un tu zini, Dievs var pamodināt tevi. Tu iemiedz un tev Dievs saka, problēma lūdzu. Zini, Dievs tev nelietos tajā brīdī. Kāpēc? Tu neesi. Mums, ziniet, priesteriem bija tā, mēs esam ķēnišķīgi priesteri svēta tauta. Tāpēc te ir uzreiz atkrīt. Vienkārši es tev tādu vienkāršu piemēru tev pastāstu. Pie Jēzus atnāk vakarā vai naktī Nikodēms un sāk kaut ko uzdot. Nikodēms atnāk un Jēzus bija formā. Jēzus varēja skaidri viņam pateikt, viņš bija svētā gara savienots un svētais gars caur viņu kā caur tīru trauku. Bībelēs, ja viņš būs tīrs trauks, sagatavots ik katram labam darbam, un ik katrā laikā es varu pat pielikt. Ik katram labam darbam. Man kaut kā īpašs punkts, kur es gribēju jums vienkārši parunāt, paskatieties savā dzīvē, vienkārši pajautājiet Dievam. Dievs, kur ir manā dzīvē kaut kā dēlka? Jo arī Jāņa pašā pēdējā pāntā, 1. Jāņa 5. nodaļā, tur teiks, bērniņi, sargaities no elkiem. Tas ir jaunajā derībā teikts. Viņš saka Jānis, kurš bija pie Jēzus krūts, viņš saka bērniņi kristiešiem, sargaities no elkiem. Kas tur tāds ir tajos elkos? Tur ir tā sakna, kāpēc šodien Dievs nestrādā. Kāpēc šodien tu esi iztukšots, apzakts? Tici Dievam, bet tava dzīve, viņa neko, ne tavā dzīvē, ne citu cilvēku dzīvēs, nekāda rezultāta nav. Pēc psalmu grāmatām, psalms 44. Ja mēs būtu aizmirsuši savu Dievu vārdu un būtu izstiepuši savu roku pēc sveša Dieva, vai Dievs to nebūtu manījis?
Viņš taču zina siržu noslēpumus. Un kas ir slikts? Ecehēla grāmatā ir teikts, ka bloķē lūkšanas, ka tev lūkšanās nav uzvaras, tev nekādas atbildes nav un tev nav liecības. Tev šodien pajautā, pastāst man kādu liecību no tavas dzīves. Tu vari pateikt, pēdējo gadu laikā nav. Es varu pateikt, kāpēc nav? Tāpēc, ka ir atnākuši elki. A, kas var būt elks? Filmas, seriāli. Es vienkārši sēžu filmās. Pēc filmām ir tev pēc tam Dieva gara klātbūt. Es vienkārši saku tādas pasaulīgās, reāli izvirtušas bojeviki. Jēzus tev blakus nebūtu sēdējis. Apostols Pāvils pateikt, es tev to sātanam nodošu. Varbūt novērdēšu, viņš būtu stingri pateicis, tu ko dari? Es domāju, manī Jēzus dzīvo, Jēzus ar manām acīm skatās. Viņš vienkārši ir manī, un es visu, ko es tur tā lentē un kur es apstājos, viņš zina, kāpēc es apstājos, kas man tur tā ieinteresēja. Viņš to visu zina, viņš ir siržu pazinējis. Un pasies no 1. līdz 4. pantam ir teikts Ecehēla 14. nodaļā. Tad atnāca pie manis kādu no Izraēla vecajiem un nosēdās manā priekšā, un par mani nāca tā kunga vārds, cilvēka bērns. Šie vīri ir ieslēguši savus elkus savā sirdī. Tad ieslēguši, noslēpuši, tas ir klus, tas ir mans privātais. Un celdami tos savu acu priekšā apgrēkojas. Tad viņus pēc tam pielūdz, viņus dievina kaut kā īpaši. Vai lai es tad atļautu sevi tādiem vēl izjautāt? Tādēļ runā to ar tiem un saki tiem. Tā saka Dievs tas kungs, kad kāds no Izraēla nama ir ieslēdzis savus elkus savā sirdī un tos celdam savu acu priekšā apgrēkojas un tomēr griež vēl pie pravieša, tad es tas kungs tam atbildēšu pēc viņa elku daudzuma. Ja, tad noteikti tas būs sots, ja, un viņš tālāk arī saka par to. Nebūs progresa un nebūs svētības, tāpēc tas ir no tavas dzīves. Bībelē arī mēs jaunajā derībā lasām 2. korintiešiem. Viņš saka, kas ir kopējs elku namam un Dieva namam? Kas ir kopējs taisnībā ar netaisnību? Kas ir kopējs gaismai ar tumsu? Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Neesi kopā, Bībelē teikts vecajā derībā, nedrīkstēja uz ēzeļa un uz vērša kopā ārta zemi. Tas nav iespējams. Es vienkārši jūs lūdzu, dargie, laiks ir tik īs, Jēzus nāk. Neizdariet kļūdas, kuras pēc tam ļoti grūti ir labot. Lai Jēzus jums palīdz, vienkārši viņš jums atbildēs, vienkārši jautājiet viņam, viņš reāli runā, manas avis dzird manu balsi. Ja tu runās ar Jēzu, viņš tev pateiks, viņš tev pabrīdinās, viņš tev grib pašu labāko. Tāpēc, lai Dievs svētī un Dievs vada katrā jautājumā. 3. Kā iegūt apstiprinājumu no Dieva? Jautāt Dievam. Atcerieties, ko izdarīja Gideons? Viņš lika zīmes. Vilnu uzliek uz to klona. Viņš saka, Dievs, ja tas tiešām tu esi, kas mani sūtīt, kā viņam Dievs bija teicis, ka es tevi sūtu, ej, tagad iznīcini tos Midianus, bet viņam vēl šaubas, vai tiešām tu tas esi? Un tad ko? Viņš saka, lai tad ir, šī vilna ir pilna ar ūdeni, bet zeme, lai ir sausa. Pēc tam viņš saka, tikai es neapgrēcinos tavā priekšā, bet es tev vēl gribu lūgt. Redzi, viņam tā kā šaubas, bet viņš grib tās šaubas, lai viņas izklīst. Kā es domāju, šodien ir labi, ka mēs liekam zīmes kaut kāds Dieva priekšā. Un ja man šodien uz draudzi ir jāiet, ja nebūs lietus, tad tas ir no Dieva. Ja būs lietus, tad tas nav no Dieva, tad man nav jāiet. Vajag mums likt šodien vispār jaunajā derībā, mēs liekam kaut kādas zīmes, bet kam ir jābūt šodien mums svētā gara piepildītiem cilvēkiem? Mums ir tā, ka Dievs iedod man apliecinājumu. Jā, es tā kā vēl šaubos, dod man vēl kaut kādas zīmes, un tev Dievs noteikti iedod zīmes. Ar ko? Caur kaut kādu svētrunu, caur kaut kādu runu, caur kaut kādu rakstu vietu, caur sapņiem. Un par to pat ir teikts Ieba 33. nodaļā, no 14. līdz 18. pantam. Tur ir teikts, Dievs runā vienreiz, otrais, ja cilvēks to nepamana, nakts parādībā, sapnī. Un tur arī Dievs viņam tālāk parādīja sapni, tam pašam Gideonam. Tie midiānieši, ka mēs redzējām sapni, ka tur miežu cepts plācenis ierupo midiāniešu vidū un skar teltu, un tā telts sagāžās, un to pats Gideons pēc tam dzird, saka, tiešām Dievs mūs vadīs. Tāpēc, ja tev ir jau Dievs iedevis kaut kādu apskaidrību, Dievs vēl tev dos apstiprināt. Atceros, kā draudz uzvar veidojās. Man jau Dievs tā kā runā, bet man vēl vajag kaut kāds apstiprinājums. Tā kā lai es varu braukt pie bīskapa un teikt, visi mēs ejam ārā, mēs ejam tālāk, man Dievs ir teicis, ka tas ir jādara. Bet es to gaidīju, tas bija pauzes. Un es atceros, ieslēdzu to pašu, es nesen arī dalījos, Fatulājevu. Viņš sāk stāstīt, kā viņiem viss notika. Un es klausos, bet tieši tā kā mums viss.
Un man tā kā Dievs redz, es tev apstiprinu, es tev iedrošinu. Viņi izgāja, viņi teica, mēs noriskēsim, mēs iesim. Un pēc tam tas slavētājs saka, un pēc tam tas Fatulājos pats ar uz tām saka, jā, tas bija. Un man tā kā Dievs tur, tu sāc pamanīt, Dievs tev vienkārši sāk teikt, dari šo soli. Vēl viena tur sieviete ieslēdz, viņa saka, ja tu gribi dzīvot dzīvi, kuru tu mīli, tad tev būs jāaiziet no tās zonas, kuru cilvēki sauc par normālu. Es tad domāju, vau, bet lai es tā kā visiem būtu labs, es tā arī nodzīvoju, bet viņa nebūs interesanti. Es pastiešos atpakaļ savu dzīvi, viņa nebija interesanti, viņa nebija ar deksmi. Bet tad man jāaiziet, un tad es būšu izsmiets. Jā, bet tikai tā tu dzīvos, tikai tā tu iegūsi to iekšējo patieso brīvību un to uguni. Jāiet uz upuri vienmēr nonāk uguns. 4. moments. Dievs dod visu nepieciešamo tavam aicinājumam. Tad Dievs tev iedos, un viņš iedeva viņam ne tas, ka viņam bija daudz, zini, kā mēs bieži gribam, ja man būs daudz naudas, tad es kaut ko darīšu. Arī tā var būt, ka Dievs tā tev vada. Bet Gideonam bija otrādi. Viņam Dievs teica, tev ir pa daudz cilvēku, lai tu nepateiksi, ka tu esi tas malacis un tas uzvarētājs. Bija 32,000 sākuma, atceraties. Pēc tam bija 20, aizgāja, palika 10, cik sanāk, jā? Jā, tur bija 22,000 aizgāja, 10 palika. Un no tiem 10,000 palika tikai 300. Tad no 32,000 palika tikai 300. Un liekas, ar tādiem 300 cilvēkiem mēs, ko varēsim midiānieši uzvarēt, diez vai. Bet viņi varēja. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs teica, es negribu, lai tu pateiksi, ka tu to varēji, ka tas bija tavā spēkā. Tāpēc ir cerējis tavā dzīvē tā, ka vai mēs varēsim. Ja es tev to saku, jūs varēsiet. Tev ir pa daudz, un tāpēc Dievs atlasīja, iedeva viņam visu nepieciešamu, lai viņš varētu tālāk iet un darīt. Tāpēc ir kaut kādas lietas, ka tev liekas, ka tev pagaidām nav, bet pa ceļam es tev iedošu. Tāpat arī ar šo ēku bija. Mums sākumā vispār bija mīnus. Bet Dievs pateica, ej, un ar to mazumiņu, kas tev ir, tu darbojies, un tu redzēsi to, ka būs uzvara tavā dzīvē. Tāpēc dari soli, un Dievs tev dos visu nepieciešamo pa ceļam. Kāds teica tā, ka Dievs aicina nevis apgādātos, bet apgādā aicinātos. Un tas vajadzīgs bija Gideonam. Vienkārši iet, un Dievs saka, es tev iedošu. Varbūt tas būs mazumiņš, bet lai tu neskaties uz cilvēkiem, bet tu skaties uz mani. Un pēdējais. Viņam bija jāiet un jāsasit tie trauki, kas viņam bija rokās, un bija jāņem lāpas, ja, un viņš sasita. Un tas ir tas, kas ir jābūt arī mūsu dzīvē. Tad, kad viņš sasita tos māltraukus, tos podus, ja, kas viņam bija tādi rokās, tad viņi teica, tā kunga ierocis un Gideona, un viņi gāja uzvarā. Liekas, kas ir tā pa zīme? Pirmkārt, lāpām mums jābūt degošām, mūsu sirdīm jābūt degošām, kad mēs ejam cīņā. Mums jābūt degošiem, mums jābūt piepildītiem ar Svēto garu. Un otrais, mums ir jābūt salauztībai. Mums nav jāiet šodien tādā lepnumā, ko viņš tur. Vienmēr ir jābūt pazemībai. Ir jābūt salauztībai. To šodien Dievs ļoti sagaida. Psalmā 51. 19. pantā ir teikts tā. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauztu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Tāpēc, ja šodien tava sirds ir salauzta, tā kā sagrūms, tā kā dezorientācija, tu tā kā esi nospiests ar kaut kādiem apstākļiem, tas ir ļoti labs moments, kur Dievs var sākt darboties tavā dzīvē. Tu gribi izmainīt savu raksturu. Tu gribi izmainīt apstākļus, kur ir tagad tavā dzīvē, kur vienkārši nav pareizi. Dievs saka vienu, ej pie manis pazemībā, lūdz mani un notiks pārmaiņas. Dieva gars, viņš reaģē. Ja tavā sirdī ir lepnums, tad nav nekāds darbības. Ja tavā sirdī ir pazemība, Dievs darbosies. Kā pēdējais piemērs, es to ļoti pamanīju pie Saula. Atceries, Sauls bija aicināts pirmais ķēniņš Izrēlā. Viņš nebija cienīgs, kad viņu ordinēja par ķēniņu, bija inaugurācija, tad viņš noslēpās mantās. Viņu meklēja, viņu izvilka no mantām ārā. Viņš teica, es neesmu cienīgs, kas tas? Viņš vienmēr tā kā bija ļoti, ļoti pazemīgs. Un tur tāpēc ir teiks, ka tu ieiesi praviešu vidū,
Un tur ir teikts tā, 1. Samuela 10. nodaļa 6. pants, un tā kunga gars būs par tevi spēcīgs, un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku. Kāpēc vēlāk viņš nebija pārmainīts? Tāpēc, ka vēlāk viņš palika ķēniņš, viņš to iegaršo, viņš palika lepnas, viņš atrada Dāvida konkurentu, un viņa sirds nocietinājās līdz tam, ka viņam pat Dievs vairs neatbildēja. Viņš lūdza, viņam Dievs neatbildēja. Cerēt, ka man tāds pretīgs raksts, tāds bišķiņ toksisks, grūti ar mani dzīvot reāli. Bet tas no normāli kristiešiem jābūt viegli dzīvot. Tad ar ko jāsaka? Pirmkārt, moš, ka tas nāca no tēviem, moš tas elks ir, tā kā viņš saka, es iznīcināju to tēvu nama elku, varbūt tas kaut kas ir no mammītes nācis, tu pārbaudi. Man ir manas mammas raksturs. Ja tev ir tavas mammas raksturs, tev jāpaceļ pret to raksturu un pasaka, Jēzus Kristus vārdā, es sagrauju šo te raksturu, es pieņemu, man ir jābūt Kristus raksturam. Pāvils saka, tāpēc es esmu apžēlots, priekš kam? Lai Kristus manī parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi citiem. Tad, ko grib Kristus parādīt? Viņš grib sevi parādīt. Viņš saka, lai manī pirmai, viņš tā saka, tā kā liekas lepnu, lai manī, bet tas ir priekš tā, lai citiem cilvēkiem nebūtu piedaudzības. Tāpēc es varu savā raksturē, es redzu ātrsirdību, es varu to, ka es varu uzbrukt un ievainot cilvēkus vienkārši tā, un es jūtu, ka tas nav. Es nevaru neko izdarīt. Tad ir kas tev jāatrod saknes, kāpēc tas viss notiek tavā dzīvē. Un tev tas jāiznīcina un jāpalūdz Dievs palīdz, lai tas viss manā dzīvē mainās. Un zini, pazemīgajiem Dievs iedod žēlastību. Ja tu tā pazemīga, tu nāc pie Dieva un saki, es pats Dievs nevaru. Tas nav. Un tāpēc te teiks, ka tā kunga gars būs pār tevi spēcīgs un tu tiksi pārmainīts par citu cilvēku. Svētais gars mūs maina. Mēs to nevarēsim. Bet tikai, ka tu esi pazemīgs, tiešām, ka tu esi lūkšanā, ka tu atzīsti, es nevaru, nevaru, Dievs palīdz, ka tu raudi viņu priekšā, ka tu ņem pat gavēņus un nenolaid rokas, tas varbūt nenotiks pēc nedēļa, pēc mēneša, bet uzvara noteikti būs. Vai tas ir internetā, kaut kur tu lien, kur nevajag, vai tu kaut ko dari, kaut ko runā, vai tev ir kāda kaisle, un tev visu laiku velk uz turienes, kurien Dievs tevi nesūta. Dievs tev palīdzēs, viņš ir cerības, viņš ir spēka, viņš ir miera Dievs. Amen.